Pārdošanas sezona ir gandrīz jau klāta. Un es tev esmu sagatavojis 5 instrumentus tavam Shopify e-veikalam, kurus tu vari izmantot, lai sagatavotos efektīgāk pārdošanas sezonai, kuras sāksies nu jau tūlīt oktobrī, novembrī un decembrī turpināsies. Šī īsā webināra laikā izvedīšu tevi cauri katram individuāli, sākot ar pirmo, kas ir sakārtot informāciju produktu lapā. Un papildus katrai no šīm daļām es tev īsi izstāstīšu par to, kā tu to savā veikalā vari sakārtot un kur atrast nepieciešamās funkcijas, lai to varētu efektīgi un ātri izdarīt. Tad, sāksim ar pirmo. Dosimies uz mūsu admin paneli Shopify'ā, navigējam uz produkts, izvēlamies kādu produktu, kā uzreiz redzam, kad atverās loks vaļā. Pirmā lieta ir title, ko mēs varam rediģēt, kas ir viena no būtiskajām lietām par mūsu produktu. Šādējādi, ejot pieņemsim uz kopskatu mūsu veikalam, visi mūsu klienti navigēsies cauri mūsu produktiem, izmantojot daļai arī produktu nosaukums. Protams, otrs ir bildes, taču produktu nosaukumu palīdzēs viņam galvā sastruktūrizēt, kas tas ir par produktu, kāda materiāla viņš ir un kam viņš iespējams pat ir domāts. Piemēram, šajā gadījumā Modern Entryway Keyholder, kas nozīmē, ka viņš pastāsta nedaudz par viņa stilistiku, par to, cik funkcionāls viņš varētu būt, kā arī kādu funkciju viņš izpildīts, kas ir galvenais, ko klientam reāli vajadzētu zināt, lai sāktu painteresēties par šo produktu. Tad, spiežot tālāk, mēs redzam, ka šis nosaukums parādās arī šeit un ir diezgan uzmanību prasošs. Tādēļ pārliecinies, ka savs nosaukums esi forši sastruktūrizējis tā, lai klientam lai tajā būtu iekļauti visi nepieciešamie atslēgvārdi, lai klients varētu vieglāk organizēties tavā veikalā un brauzēt starp dažādiem produktiem. Nākamais, kas ir, protams, ir cena. To mēs Shopify platformā varam atrast šeit zemāk un katram variantam uzstādīt savējo. Tālāk ir varianti dažādie, kas ir šeit patās, uzstādām pie variantiem un varam, protams, pievienot arī dažādus color swatches, jeb krāsu kartītes mūsu dažādiem variantiem. Pēc tam mums būs dažas mazas features par mūsu produktu, ko mēs šim produktam atkal varam rediģēt te lejā pie size dimensions. Par produktu metafields es pastāstīšu arī 5. daļā, lai tu varētu saprast, kā tu vari ievietot, pielāgot informāciju katram savam produktam. Bet, ejot tālāk, ir, protams, mūsu Add to Cart poga, kas ir pieskaņota veikala dizainam, mazliet atsauksmes, kas ir būtisks social proof, lai palīdzētu cilvēkam veikt izvēli, pirkt tavu produktu vai nē, vai pirkt kaut ko citu. Tālāk visa nepieciešamā informācija par sūtīšanu, kā arī paša produkta apraksts, kas ir forši noglabāts zem šiem 2 logiem. Kā arī, ja ir kāda papildus informācija, ko vēlēs ievietot, kas ir būtiski tavam klientam zināt, tīpaši, piemēram, ja tirgo internacionāli, tad to ievietos lūk šajā lapā. Un, lai to visu smuki sastrukturizētu, pirmkārt, ir jāievada īstā informācija šeit zem produkts, kas ir pie variantiem, kas ir pie metafields, kas ir pie kategorija metafields, descriptions un titles, kā arī cenas. Un, lai to visu smuki saorganizētu, sakārtot, dosimies pie theme, customize un augšā zem homepage uzspiedīsim uz produkts, izvēlamies default produktu un, kā redzi, šeit mēs varam smuki kustināt, rediģēt, kur kas atrodas, kaut ko izslēgt vai kaut ko pielikt klāt. Redz, piemēram, es gribu izslēgt to, ka var izvēlēties skaitu, tad to var izdarīt šeit un lūk visu mainīt secību, izkārtojumu, kā arī mainīt to, kādā krāsā tas ir, kas tur ir rakstīts un kā tas ir rakstīts. Tātad īsts apkopojums, pašu produktu informāciju mēs rediģēsim zem produkts pie katra produkta individuāli, taču to izkārtojumu mēs meklēsim pie Customize Theme Default Product Template. Tālāk, ejot pie otrās daļas, tas ir uzstādīts pop-ups ar kādu foršu piedāvājumu. Pirmā lieta, kas mums jāizdara, lai šo izdarītu, ir jāuzstāda pats pop-ups, kā tu vari redzēt šeit, kas, piemēram, pieraksties jaunumiem, ievada e-pastu un saņem piedāvājumus un aktuālos jaunumus. Šo uzstādot, kad mēs reklamēsimies, pieņemsim uz pārdošanas sezonu, tad visi klienti, kas atnāks, izsakot pietiekami garšīgi piedāvājumu viņiem, viņi atstās arī savu e-pastu adresi, kas atkal ļaus tev būvēt e-pastu sarakstu, kur tu pēc tam vari sūtīt viņiem visādus dažādus viņiem izdevīgus marketinga piedāvājumus, kas varētu pacelt tavu pārdošanas apjomu. Un, lai šo izdarītu, augšā mums ir jāmeklē Shopify Forms, kas ir bezmaksas aplikācija, ko jebkurš var pievienot savam veikalam un uztaisīt visparastāko un vienkāršāko piedāvājumu, kas būtu, piemēram, pieraksties un saņemt 10% atlaidi savam pirmajam pirkumam. Tas ir tāds standarts. Tas piedāvājums, kur tu izvēlēsies, ir, protams, atkarīgs no tevis.
Un, protams, es iesaku to uztaisīt pēc iespējas garšīgāk klientam. Mans labākais ieteikums ir izveidot piedāvājumu, kas ir nevis atlaide, bet gan dot bonusā. Tas nozīmē, pēc šo un saņem vēl papildus šito un to. Tādējādi tu celsi nevis tikai pašu piedāvājumu un savu vidējā groza daudzumu un apjomu naudā, bet gan klientam iedos sajūtu, ka viņš ir saņēmis ļoti daudz vērtīgas foršas lietas. Tā būtu mana top stratēģija, ko es izmantotu, reklamējoties pārdošanas sezonai. Protams, nenoniecina arī atlaides, tām ir sava vieta un laiks. Taču man patīk, kad ir piedāvājums garšīgs ar daudz bonusiem un pie tam vēl par izdevīgu cenu. Un vairāk par to, kā šo uzstādīt, dosimies uz Shopify lapu un ierakstam Shopify Forms. Šeit patās apps mums parādīsies, uzreiz spiežam tam virsū, spiežam Install. Pēc tam, kad esam instalējuši, varam uzreiz arī spiest Create Form, kur varam izvēlēties, vai tas būs pop-ups, vai kāda forma, kur tu iembedēsi savā mājaslapā, piemēram, kādā jaunā landing page'ā, super izdevīgam piedāvājumam, kolekcijai vai kādam atsevišķam produktam. Šoreiz parādīšu, kā tev uzstādīt pop-up. Uzrakstīsi vārdu, izvēlēs pop-up, un šeit vari customizot settingus, kā arī labajā pusē tev rādīsies preview. Neslīgšu iekšā detaļās, taču šeit tev vajadzētu izteikt savu piedāvājumu, kā arī uzstādīt to, ka tas piedāvājums, kuru tu esi izteicis savam klientam, ka viņš parādās arī pēc tam show message veidā, kā success, vai arī, ka viņš aizved uz kādu lapu vai vietu, kur tas piedāvājums ir atrodams. Kad esi izdarījis, varēs droši zināt, ka tavā mājaslapā ir pop-ups ar garšīgu piedāvājumu. Trešā lieta būs, pēc tam, kad esam ievākuši e-pastu, mēs noteikti gribēsim arī saviem klientiem kaut ko sūtīt. Piemēram, akciju laikā ir viena pārdošanas, kaut kāds sales, ir super nākamais piedāvājums, un tad no tam visiem cilvēkiem tev pieteicās, piemēram, 20 e-pastu sarakstam, un visiem tiem, kas pieteicās, tu gribi vēl aizsūtīt kaut kādu unikālu piedāvājumu ar tavu super foršo produktu, tad to tu tagad varēsi izdarīt. Un, lai to līdz galam forši izdarītu, tev vajadzēs uzstādīt mārketinga sistēmu savā veikalā. Protams, tu vari izmantot to, kas ir pamatā iebūvēts Shopify, kas būs tev pilnīgi pa brīvu, un to tu vari darīt, ejot uz marketingu un spiežot augšā labajā pusē Create Campaign. Izmanto Shopify e-mail. Un tālāk šeit tu varēsi uzstādīt tādu kampaņu, kādu tu vēlies, ierakstīt e-pastā tieši savu unikālo piedāvājumu ar savu produktu, un nosūtīt visiem tiem klientiem, kuri pierakstījās tavam e-pastu sarakstam. Tādējādi, iespējams, pārdodot arī vairāk ar savu produktu pārdošanas sezonā. Un papildus, tas arī strādās ārpus sezonas, kad nav Black Fridays, kad nav Ziemassvētku un visiem nav baigais pirkšanas gars, bet gan šis ir kaut kas tāds, kas lielai daļai no produktiem var arī strādāt visu cauri gadu. Un, lai tālāk to customizot, protams, izvēlēsies kādu foršu templatu, kas tev uzrunā un simpatizē, select spied, un tālāk šeit tu varēsi izmantot Shopify default būvētāju. Papildus piebildīšu, ka iespējams arī uzstādīt Klaviyo sistēmu, taču tur ir tikai līdz 250 e-pastu saraksta cilvēkiem, kuriem tu vari sūtīt bezmaksas e-pastu, un vēl ņem vērā, ka papildus tur nāks klāt arī emblēmiņa maza apakšā, kas ir made by Klaviyo. Ja tu vēl tikai sāc, noteikti izmanto Shopify Forms, bet ja tu jau esi mazliet advancētāks, tad vari arī izmantot Klaviyo. Un papildus feature un bonus punkti tev, ja tu uzstādi, ir uztaisīt e-pastu sekvenci, kas nozīmē, ka kāds pierakstīsies tavam veikalam, viņam aizies viens e-pasts, piemēram, ar to unikālo piedāvājumu, par kuru tu pastāstīji savā pop-upā, aizies pēc tam arī vēlāk otrs e-pasts, kas viņam atgādinās par to piedāvājumu, un varbūt pat arī trešais, kas vienkārši pastāstīs par to, kāda produkta tev ir un kas ir tas, ko tu centies izdarīt. Protams, tas message, ko tu ievietos e-pastā, būs atkarīgs no tevis un tava produkta, un kas tavuprāt tevā brīdī ir visizdevīgākais, ko tu vari aizsūtīt saviem klientiem arī e-pasta sekvencē. Taču tips no manis – pārliecinies, ka tas ir uzrunājoši taviem klientiem un aizķer viņu sāpju punktus, kas būtu, piemēram, ja man ir uz darbu katru dienu jāstaigā stunda, tad kāds man piedāvājot riteni, uzķerot šo sāpi, ka man katru dienu jāstaigā tik daudz, varbūt cik es negribētu, tad piedāvājot riteni, viņš man atrisinās sāpju punktu un es būšu laimīgs galu galā. Tas pats princips, kur tu uzķer sāpes, ja aizdomā tev tavam produktam, lai nu kā pārliecinies, ka izplāno savu e-pastu messaging. Jo, ja tu to neizdarīsi, dažiem tas var šķist kā spams.
Ejot tālāk, ceturtā lieta ir pārliecinies, lūdzu, ja tu reklamējies Meta, kas ir Facebook un Instagram, ka tu esi pievienojis Pixel savai mājaslapai, kas ļaus tev uzstādīt kampaņas gan uz pirkumiem, gan uz atu kartiem, gan vienkārši page views. Bez Meta Pixels vienīgais, ko tu vari izdarīt, ir laist trafika klientus, kas ir varbūt netik precīzi atbilstoši tavai mērķa auditorijai, uz savu mājaslapu, izmantojot maksas reklāmu. Tādēļ, ja tu vēlies maksimizēt to naudu, kur tu tērē uz reklāmu, obligāti uzstādi lūdzu Pixeli, lai vari arī veidot konversijas kampaņas iekš Facebook un reklamēties Instagramā un Facebookā. Un, lai to izdarītu, tas ir ļoti vienkārši. Tev ir jānavigē uz savu Shopify Home admin paneli, dodies pie preferences, patin uz leju un uzspied Setup Facebook. Tālāk atvērsies šā aplikācija, spiedīs Install un sekos soļiem, ko aplikācija tev rāda. Un piektais instruments, kas, manuprāt, ir pārāk maz izmantots, bet patiesībā ļoti noderīgs, jo tas ļauj tev dažādiem produktiem tajā pašā vietā produktu lapā ielikt dažādu informāciju. Tas nozīmē, piemēram, tas pats size guide vai tas pats, kas būtu, piemēram, tas, cik plats ir tavs produkts konkrētais, cik augsts un kāds viņam dziļums. Šis vienā ailītē ļaus tev vienam produktam ielikt 1x1x1 cm, un turpatās citam produktam radīsies 2x2x2. Tas ir vienkārši piemērs, lai tu saprastu šo principu, ka ar Meta Fields un Meta Objects mēs varam atdalīt informāciju un likt to dažādu iekšā mūsu produktos un produktu lapās. Meta Fields iespējo to, ka tu vari šo izmēru informāciju atdalīt no lielā description blāķa un specifiski to izcelt. Piemēram, ja tu tirgo audeklu uz gleznām, tad tev būs ļoti svarīgi, ka šī informācija ir specifiski akcentēta. Vai arī, ja tu tirgo apģērbus, būs ļoti, ļoti svarīgi, kad izmērs arī atšķirās katram un dažādie size guide arī ir ievietoti produktiem. Ar Meta Fields tu vari dažādus šos size guides pievienot dažādiem produktiem, un produktu lapā tev tas viss rādīsies smuki vienā vietā, un klients zinās specifiski, ka tas size guides ir attiecīgi tam produktam, uz kuru viņš skatās. Un, lai šo mēs izdarītu, viena lieta, kas mums ir jādara, jādodas pie produkts, jānavigē uz kādu no produktiem, patinam uz leju, spiežam produktu Meta Fields, uz View All, View Definitions un Add Definition. Tad ievedam nosaukumu, tests 1. Pārliecinamies, ka šim mērķim tips ir single line text, spiežam save un dodamies apakaļ pie produkta, un mums šeit pie produkts pinned parādīsies tas, ko tu tikko saglabāji. Pēc tam, navigējot uz online store, pie themes, dosies uz customize un zem produkts, default produkt, piemēram, pie icon with text sekcijas, jeb bloka, uzspiedīsi un pie first heading connect dynamic source izvēlēsies attiecīgo Meta Fieldu, kuru tu esi izveidojis. Un tas saglabāsies pie tavu produktu. Un katram produktam radīsies atsevišķa informācija, kur tu pēc tam būsi ievadījis lūk šeit tajā pie produktu Meta Fields. Nākamais solis tam ir Meta Objects, kas atkal, piemēram, ļaus tev atķeksēt to, kāda tipa produkts tas ir, ja tev ir daudz dažādi tipi, un atšķirība un galvenā funkcija Meta Objektiem ir tas, ka tos var ievietot filtrēšanas sistēmā. Un, lai tos būvētu, mums ir jādodas uz settingiem, custom data, un šeit pie Meta Object Definitions mums ir jāspiež Add Definition. Taču par to es šobrīd nestāstīšu, jo galvenā funkcija ir dabūt dažādas specifisku informāciju mūsu produktu lapā, katram produktam atbilstoši, un Meta Objekts palīdzēs tev vienkārši saorganizēt tavu produktu filtrēšanas sistēmu tavā Shopify e-veikalā. Šie bija 5 instrumenti, kurus tu vari pielietot sava Shopify e-veikala vai izstrādē, vai uzlabošanā, vai viņus lietot, lai sagatavotos Shopify, vai viņus lietot, lai sagatavotos pārdošanas sezonai. Un, ja tu vēlies uzzināt, kādi vēl instrumenti ir Shopifyam, tad es tev piedāvāju būt ceļvedis tava Shopify e-veikala izstrādē vai uzlabojumos savā izveidotajā digitālo ierakstu kursā, kur es tev pastāstīšu par visiem Shopify instrumentiem, kas ir būtiski tev, lai tu varētu izstrādāt savu veikalu, pārliecināties, ka viņš ir korekti uzstādīts ar visu Meta Pixeli, ar Google Analytics
un dažādiem metafields, size variantiem, e-pasta mārketingu un vēl daudzām dažādām featurām, tā lai tu vari būt drošs, ka tavs veikals ir gatavs pārdošanai uz pārdošanas sezonu. Vai arī, ja vēl neesi izveidojis veikalu, tad sekos līdzi man, kur es kursa laikā uztaisu veikalu no nulles līdz pilnīgi gatavam veikalam. Kurs tev kalpos kā tavs ceļvedis, lai tu zinātu droši, ko tu dari un lieki netērētu laiku maļoties cauri dažādām internetu pamācībām. Jo es esmu apkopojis tev visu nepieciešamo informāciju vienā vietā, tā lai tev ceļš ir skaidrs un mērķis arī. To varētu salīdzināt, ka tu vari mēģināt izpīties labirintam cauri pats, ko es ticu, ka tev ir duka izdarīt, vai arī piedāvāju tev būt ceļvedis, kur es šim labirintam esmu gājis neskaitāmas reizes cauri un zinu gandrīz katru stūrīti no galvas, un es esmu izveidojis tev foršu smuku ceļa karti, kur tu vari sākt no punkta A savējā un nonākt līdz punktam B. Un, ja tu vēlies šo kursu, atrodi soļus, kā to iegūt zem šī video.